Ecovacs D-Bot X11 uz papīra šķiet perfekts robots putekļu sūcējs un grīdas mazgātājs. Cena arī liecina, ka šim vajadzētu būt teju labākajam, tad veikalā ap 1300 eiro. Tā vairs nav rotaļlieta, bet investīcija tīrībā. Šis nomainīja manu veco, uzticamo, skaļo Roborock S5 un, godīgi sakot, sākumā mani ne viss pārliecināja šajā robotā, bet ar laiku tas mani un Ursu pārliecināja. D-Bot X11 principā lielā mērā konkurē ar Dream L50. Abi ir roboti putekļu sūcēji ar bāzes staciju, kura parūpējas par tīrīšanu, uzpildi, lādēšanu un vietas aizņemšanu. Ja klasiskāki, lētāki roboti putekļu sūcēji parasti aizņem vietu tikai ar vienu nelielu bāzes staciju, tad šie lielie paģēr, ka tam vajadzēs piedomāt pie tā, kur to likt. Šī smagā un lielā pasākuma visa sašķelēšana bija ļoti vienkārša un tieša lietotne vienkārši parāda, ko izdarīt, un robots saslēdzas Wi-Fi tīklā bez problēmām. Šo es izceļu, jo mēdz vēl būt ierīces, kuras strādā tikai 2,4 GHz Wi-Fi tīklā, kā tas bija ar Ecovacs Go 1600, kur apskatīju vasarā, bet šis saslēdzas kombinētajā bez problēmām un izmanto tāpat savu 2,4 GHz tīklu, bet tev nav jātaisa atsevišķs tīkls tikai priekš IoT lietām. Izmēru ziņā šis ir apmēram līdzīgs vecākiem robotiem, kuriem augšā ir uzlikta tāda sensoru galva. Šim visi ir iebūvēti iekšā un priekšā, kas arī ir iemesls pirmajam manis novērotajam trūkumam. Kopš X1 laikiem Ecovacs izmanto priekšā iebūvētu LiDAR sensoru sistēmu, kura nav iespaidīga. Es saprotu, kāpēc šis tiek darīts, jo augšā novietotie sensori principā paaugstina robotu, un tas var netikt zem daļas no lietām, tur vai zem kāda radiatora. Manā gadījumā teorētiski tas nozīmē, ka tiešām netiek zem radiatoriem, kaut gan zem dažiem tāpat netiek, bet tajā pašā laikā pats robots kopumā ir augstāks, kas nozīmē, ka visdrīzāk nekas tāpat nemainītos. Un pirmās kartēšanas un sūkšanas manī neraisīja domas, ka šis varētu spēt labi navigēt pa telpām. Tomēr, jo vairāk es to darbināju, jo drošāks, ja tā var izteikties, tas kļuva sniedzot beigās, es teiktu, itin solīdu pieredzi, bet sākumā tās pirmās kaut kādas 5 līdz 6 reizes būs jāpaciešās, ka tās gar sienu nevis, brauks taisni, bet tur bišķiņ bakstīsies apkārt, vai apjucis stāvēs telpas vidū, nezinādams, ko darīt tālāk, vai arī vienkārši kopējais tīrīšanas laiks būs krietni ilgāks. Robotam pašam ir pāris lietas, kuras, manuprāt, ir krietni labāks risinājums par konkurentiem, kā arī pieredzē novērotājs. Pirmais ir putekļu birsta un galvenais sūcējs. Sūkšanas jauda ir pietiekoši liela, lai tas no ikdienā mājās sadzīvotā neradītu problēmas, un birstīte ir, manuprāt, kā neierasti, nevis ar 3 zariem, bet vienu, tomēr tas nodrošina, ka nekādi garāki mati vai suņu spalvas tajā neieķersies. Un Ecovacs visu šo kopā sauc par Zero Tangle 3.0, kas vairāk gan ir adresēts uz to galveno rulli. Bet tiešām visus manus matus un arī Ursas matus savāca. Neviens nekad nekur nesapinās iekšā rullī vai birste, un īsti nebija nepieciešams to kaut kā papildus attīrīt. Tas pats attīrījās itin veiksmīgi. Man gan nav, šeit paklāju, bet es pilnībā ticu, ka arī tādas lietas kā smiltis no vidēja tepiķa tas varētu izvilkt pamatā uz savu sūkšanas jaudu un tam piebalsojot arī ar savu pamata birsti. Tālāk, mopa, jeb grīdas mazgāšanas funkcija ir arī ļoti spēcīga, kas man visvairāk patika, ir izvēle nevis par labu 2 rotējošiem diskiem, kas vienmēr atstāja sevis kaut kādu mistisku, tādu vidējo špūri, bet šis ir viens rullis, kurš arī automātiski izbīdās, lai tiktu tuvāk kantītēm ejot gar sienu. Tiesa, rullis atstāja aiz sevis savu rakstu. Bet tas reāli netraucē. Ir iespējas robotu arī iestatīt gan sūc un mazgā, gan sūc pēc tam mazgā režīmos, vai vienkārši tikai sūc, vai iezīmē kaut kādu konkrētu vietu tikai mopo, vai arī var ļaut mākslīgajam intelektam pašam izdomāt, ko darīt. Iestatījumos var ieslēgt gan ūdens padeves apjomu, gan mopa tīrīšanas biežumu, proti, vai pēc katras istabas braukt to skalot vai kā. Kopumā grīdas mazgāšanu es raksturotu kā ļoti labu, bet ne lielisku, jo robots nav pietiekami smags, lai tā kārtīgi un gruntīgi izberstu grīdu, kā arī tu nevari īsti ņemt un vienā vietā tīrīšanas cikla laikā likt tam patīrīt, kādas 20 sekundes ilgāk. Es ar savu bizeli varēju vismaz tur, pastāvēt un pamazgāt un pārliecināties, cik tad kārtīgi ir izmazgāta grīda. Ko es novēroju reti, bet novēroju, ka dažreiz robots pats uztver
par peļķi sevis veikto mazgāšanu. Un tad random brīžos sāktu tīrīt savu peļķi, parādot it kā, kāds es malacītis atradu peļķi. Lielākoties es šos falšos atradumus atzīmēju kā tiešām nepareizi noteikti, lai robots darbotos vienkārši tālāk. Tiesa, vienmēr var arī paskatīties robota kamerā, kas tad tur īsti notiek. Kad tam kaut kas ir, noticis, nepatīk, vai viņš atklāja peļķi, un tad ierakstīt to video materiālu kaut kādā brīdī, lai pēc tam varētu, kādam iedot mizā, ka tur, atstāja savus sierus zem gultas, vai, tur kāds grib iemest. Tiesa, robots arī itin lieliski tiek galā ar šķēršļu identifikācijām, un pa lielam man nebija neviens šķērslis, kur tas neatpazītu. Par pašu dokstaciju, kas ir diskutabli, bet, manuprāt, galvenā zvaigzne visā šajā pasākumā, tad tā ir lieliska. Tā ir ierasti divas tvertnes, viena tīrajam ūdenim, viena netīrajam ūdenim, papildus tīrīšanai, kuru ir vēl viens kuru es neizmantoju, bet tur var likt visādus tīrīšanas līdzekļus iekšā un viegli aiztaisīt ciet. Dokstacija pat arī čārdžo robotu katru reizi, kad tas tam piedokojās vai birstas mazgāšanai, vai ūdens uzpildē, vai gružu kastes iztīrīšanai, un katrā no šīm reizēm kaut nedaudz, bet paildzina savu kopējo darbības laiku, kas ļauj tam darboties ilgāk kā citiem robotiem. Man šķita gan nedaudz kaitinoši, ka dažreiz tas pievēl lielas uzlādes izvēles, nevis pēkšņi tīrīšanas laikā veikt kādu no minētajām darbībām, bet pasaka, ka aizbrauks vienkārši uzlādēties. Piemēram, pie kādiem 85% baterijas. Realitātē man apmēram 63 kvadrātu dzīvokli ar vienu bateriju šim vajadzētu pievārēt, vismaz reizes divas. Bet tas visu laiku nodrošinās, ka baterija pietiks un baterija paliks daudz. Tas arī nebija pārāk bieži šādas situācijas, bet gadījās. Bāzes stacijā ir arī gružu konteiners bez maisiņa, lūk šāds te. Un tas ir viens no retiem produktiem tirgu, ar ko tādu. Bet tam ir arī labs iemesls, kāpēc tas ir viens no retiem. Lai arī pilnīgi sausajā malcot ar visu šo viss ir kārtībā, tas ļoti tīri robotu, viegli visu pēc tam ir iztīrīt no šīs kastes, ir iemesls, kāpēc šo ideju tik reti var novērot. Tad, kad to arī mazgā, putekļi, mati, spalvas un citas lietas samirkst. Tad tās pielī pie konteinera sienā vai vāka, un tev beigās tāpat ir pašam manuāli jātīra, kas diskutabli, bet ir vēl nepatīkamāk un aizņem arī papildus laiku. Bāzes stacija ir arī ar karsto ūdeni mazgājoša robota birstei, un pēc darba beigām arī vēl žāvēmopa, kas noteikti ir premium feature, un to neatrast katrā dārgajā robotā vai tā dokstacijā. Robotam ir arī mākslīgā intelekta palīgs vārdā Jiko. Ar balss komandu teorētiski var likt robotam doties iztīrīt kādu konkrētu telpu kartē. Un vispār lietotnē ir virkne iestatījumi, kuri lieto vecākus aparātus šķitīs kā pilnīgs kosmos, bet principā mūsdienās ir tāds, es teiktu, zināms standarts. Es gan teiktu, ka lietotne noteikti ir visa šī pasākuma vājākā vieta, jo ne viss strādā tā, kā tiek stāstīts. Man, piemēram, vienkārši atzīmēt kaut ko kā mēbeli nesanāca. Mēbeļu izvēle arī nav pati plašākā. Robežu novilkšanu nevar īsti pagriezt kā vajadzētu vai kā tu gribētos, it īpaši tu gribi kaut ko norobežot leņķītī. Bet tās tādas varbūt triviālas lietas, kuras nav obligāti dealbreakeri. Vai šo produktu nepirkt apdomāt, shortlistēt vai pirkt? Es personīgi teiktu, ka šis ir kā minimums shortlistējums produkts. Tā tīrīšana ir top līmenī šiem produktiem, tā sūkšanas jauda ir lieliska vai arī top līmenī, matus un spalvas savāc lieliski. Tas ir relatīvi plus, noteikti kādas 3 reizes klusāks par manu veco Roboroku un citiem dzirdētajiem dzīvē. Tā baterijas darbības laiks, ja tīri uz fast charge rēķina, ir šķiet ilgākais tirgu. Bet man nevajag citēt par to, ja tajā pašā laikā telpu kartēšana ir sākotnēji sāpīgs process, bet ja pacietība ir, tad ar katru nākamo reizi paliek arvien labāk. Un man patīk, ka tomēr ir šeit konteiners gružiem bez maisa, un man personīgi nav problēma to iztīrīt, kā arī man nav problēmas ar zonām vai zonu šo te robežu pagriešanu. Jā, kopumā šīs biežās vizītes pie doka paildzina visu tīrīšanas procesu. Mans Roboroks spēja tīrīt apmēram 1 kvadrātmetrs minūtē, šis apmēram 1 kvadrātmetrs 2 minūtēs. Tā sūkšana tuvu sienas malai ir lieliska. Tiesa, visi roboti cieš no tā, ka stūrī būs tā vājās vietas, bet kopumā man personīgi šis ir lielisks pirkums un ikdienas tīrības uzturēšanas palīgs, un tam tas ir perfekts. Protams, ka man vēl paliks mans parastais putekļu sūcējs un heavy duty grīdas mazgāšanas aparāts, jo būs reizes, kad vajadzēs ar kādu kaktu izsūkt, izmazgāt,
vai kaut ko piekautušu vēl nomazgāt, tā riktīgi sašmucētu, bet kopumā 90% gadījumu mans Ecovaks tiks galā ar to, ko vajag. Droši padalies pieredzē ar savu aparātu, vai tu lieto Ecovaksu, Roboroku, vai gandrīz jau nobankrotējušo iRobotu, bet visādi citādi. Es tev teikšu paldies par skatīšanos, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!